Vecāki man bija ļoti atbalstoši, viņi tiešām daudz ir palīdzējuši. Un tā mentālā ziņā, un ka tur, nezinu, kas no rīta sākumā, kas skrēja pa klientiem, un tur vienkārši mājās hauss, un man tur, ko tev palīdzēt, tādā ziņā esmu ļoti pateicīga. Es brīnos, kā viņi mani izlaida no mājas, tādā skatā, kā es gāju uz skolu dažreiz. Jo man kādreiz, man ļoti blondas uzacis, un tad kādreiz man bija gan strīpiņas, gan luķi, man viss bija, ko es izgāja evolūcijā, ja? Es izgāju evolūcijā cauri, jā, pilnīgi noteikti. Es esmu attīrīšu. Un, un tad, es nezinu, kaut kā viņi tā ļoti, tiešām pakāpeniski tas viss notika, tas ir vaļā. Ļoti pakāpeniski tas viss notika, ka viņiem pat īsti nebija. Es teiktu, grūtākais laikam bija tas, ka viņi to neuztvēra nopietni. Jā. Kaut kādā brīdī. Jā, 15 gadi, kas tur paskraidīs, jā, bet es arī tajā brīdī, tajos 15, to neuztvēra īsti nopietni. Jā. Bija tāds, vienkārši klienti. Es pat negāju uz to, zinu, es nejūtu to samaksu par kaut kādām pūlēm, kuras es tur neieliku. Bet, tagad jau, zinu, kā viņi redz, ka es pats sev nodrošinu un dzīvoju labu dzīvi un visu laiku ceļoju un visu kaut ko daru. Tagad jau viņi to daudz nopietnāk uztver, bet